Esiet sveicināti! Ir pienācis 9. marts, laipni lūgti raidījumā Tintnīca. Pie mums šodien ieradusies dziedātāja Diana Mūna. Sveika! Sveiki! Pastāsti par savu lasīšanas pieredzi. Vai tev vispār patīk lasīt? Jā, man godīgi sakot ļoti patīk lasīt. Man problēma ir tā, ka man ir pa maz laika. Tā tiešām apsēsties un baudīt grāmatas. Tāpēc es, kad man bija vairāk laiks, tad es lasīju, protams, vairāk un dažādāku literatūru. Šobrīd man paliek laiks lasīt tikai man tā kā primāro literatūru, jā. Un kāpēc vispār tu lasi? Protams, lai uzzinātu kaut ko jaunu, lai uzzinātu citu cilvēku pieredzi. Man patīk biogrāfijas, man patīk tieši mūziķu biogrāfijas, laikam tāpēc, ka tas saistīts ar manu profesiju, vai ar ievērīgu cilvēku biogrāfijas. Man patīk tāds pēdējā laikā garīgas attīstības grāmatas, jā. Varbūt tu vari pastāstīt, kādas tieši garīgas attīstības grāmatas? Jā, pēdējā, ko es tagad biju lasījusi, ir tāda plāna grāmatiņa, bet ļoti vērtīga. Es ieteiktu visām sievietēm to grāmatu jaunām meitenēm izlasīt. Sievietes un vīriešu attiecības saucās. Viņa ir tikko pavisam nesen iztulkota Torsunova lektora grāmata. Tā kā viena lekcija tur tā kā sakompresēta tajā grāmatā. Un man liekas, tur ļoti svarīgas lietas ir par savstarpējām cilvēku attiecībām, kuras mēs mūsdienās vispār esam aizmirsuši, un mēs dzīvojam pilnīgi pēc citiem likumiem, un tāpēc visi šķirās, un visi atkal meklē nākamos partnerus, un kaut kā tā visa mūsu ģimenes stabilitātes sajūta kaut kur pazudusi. Un viņš ļoti veiksmīgi to parāda, kāpēc, un ko var darīt, lai to tā kā atgrieztu. Ko tavuprāt vispār sniedz grāmatu lasīšana cilvēkiem? Jā, manuprāt, tas ir pirmkārtām ļoti svarīgs faktors fantāzijas raisīšanai vispār, un, protams, vārdu krājums papildinās. Tas ir informācijas avots, tāpat kā televīzija vai internets mūsdienās. Tikai tas ir tāds informācijas avots, kas tev dod pašam iespēju salikt tās bildītes, kādas tu vēlies salikt, vai kādas tieši tavs prāts, kā tavs prāts redz to stāstu. Un man liekas, tas ir tas foršais grāmatās, kas nav vairs mūsu mēdīju pasaulē. Vai tavuprāt, filmas varētu būt pielīdzināmas grāmatām? Vai varētu sniegt to pašu, ko sniedz grāmatas? Man līdz šim ir bijis tās grāmatas, ko es izlasu un tad noskatos filmu. Es filmās vienmēr viļos, jo man ir bijis tas mans stāsts, izlasot to grāmatu. Un kaut kā tas režisors, protams, to redz savādāk, un viņš to parāda savādāk, kas arī nav slikti. Es nesaku, ka tas ir slikti, bet mans favorīts ir tā mana versija par to grāmatu, izlasot viņu. Tu esi piedalīsies arī latviešu šūpuļdziesmu popularizēšanā pasaulē. Varbūt var vairāk pastāstīt par to projektu? Jā, laikam es trāpījos vienkārši pareizā laikā, pareizā vietā saistībā ar šo projektu, un es esmu ļoti priecīga, ka es biju tajā brīdī Berlīnē, kad tieši šis projekts tika iesākts un uzsākts un producēts. Berlīnas producenti nolēma savākt dažādu tautību mūziķus, kas varētu iedziedāt viņu tautas šūpuļdziesmas albumā. Un tad izlasīja tās skaistākās un izdeva vienu albumu un izdeva arī grāmatu. Un es trāpījos tur jau ar mūsu Ajā Žužu. Un viņiem ļoti patika, un viņu bērniem ļoti patika. Un tad mūsu Ajā Žužu kļuva par favorītu vācu producentu bērniem. Un tā lūdzu mūs arī dziesmas nokļūt tajā albumā. Un tika izdot arī grāmata ar notīm un oriģināliem tekstiem un angļu tulkojumiem. Un ko tev vispār nozīmē? Man ir jāprāt grāmata. Jā, varbūt var parādīt grāmatu. Jā, es gribēju. Šādi izskatās tā grāmata, jā. Lullabies of the World saucās šis projekts. Un grāmatā ir ļoti skaistas bildes iekšā ar dažādu tautību bērniņiem. Šis ir, pieņemsim, salīdzinoši balts bērniņš, jā. Bet te ir arī tādi mazliet tumšāki un aziātu bērniņi. Un, Dienvidāfrikāņu un Austrumāfrikāņu dziesmiņas un oriģinālie teksti un tulkojums un grāmatas
aizmugurē. Tur ir singalang disks, kur var mācīties līdzi dziedāt bērni un vecāki. Tur gan nav visas 51, šeit grāmatā ir 51 dziesmu iekšā. Diskā ir kāds 20, laikam skaistākais, es tā noprotu. Arī mūsu latviešu šajā žūžu diskā ir iekšā, tā kā citu tautu pārstāvi var mācīties arī mūsu dziesmu dziedāt ar precīzu latviešu izrunu un manu iedziedāto tā kā paraugu, un vēl nāk tad papildus fonogrammu, kur var virsū dziedāt pats individuāli. Un šo grāmatiņu, jā, es šobrīd esmu arī Latvijā, es gribētu, man vienkārši ļoti daudz cilvēku rakstīja Facebookā, Berlīnē, kur šo grāmatu var nopirkt, un arī disku. Un, diemžēl, vācu producenti un vācu izdevniecība tik tālu nav tikuši līdz Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, un tad es uzņēmos šo uzdevumu, šo misiju, centīšos tās grāmatas Zvaigznes grāmatnīcā, Jāņa Rozes grāmatnīcā, tā kā, promotēt, un tad viņas visdrīzāk tur pavisam drīz būs arī nopērkams. Ko tev vispār nozīmē latviešu literatūra, latviešu tautas literatūra? Tā ir pavisam noteikti mūsu identitāte, tā ir mūsu mentalitāte, tur ir, jo īpaši senāk rakstītā literatūra ir tā laika vērtības, tur tiek atspoguļotas, kā vispār cilvēki tajā laikā dzīvoja. Man liekas, mums šobrīd dzīvojot Latvijā un zinot, kā mūsu valsts ir izmainījusies, tas ir ļoti būtiski arī zināt, no kā mēs vispār esam nākuši un kur mēs tagad atrodamies, un tad vienkārši izanalizēt to procesu, kāpēc mēs esam šeit un tagad, tur, kur mēs esam un kāda mums ir situācija Latvijā šobrīd un kā tas bija iepriekš. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti vērtīgs arhīvs. Kādu tu biežāk izvēlies lasīt, latviešu vai ārzemju literatūru? Jā, es laikam esmu tas cilvēks, kurš vispār agrāk es lasīju tikai angliski grāmatas. Skolā, protams, bija jālasa obligāti latviski, bet tad, kad es varēju, es izvēlēs angliski, vienkārši, lai angļu valodu tā kā nostiprinātu un attīstītu. Protams, es arī mūziku pārsvarā rakstu angliski. Un latviešu valodā pēdējā laikā es lasu tādas grāmatas, garīgas attīstības grāmatas, lasu tomēr latviski, jo tur ir svarīgi katru vārdu saprast un nevis to kontekstu, un katram vārdam var būt ļoti dažādas nozīmes. Un, man liekas, tajās garīgas attīstības grāmatās ir svarīgi izprast katru vārdu. Vai tev ir kāda mīļākā vai iedvesmojošākā grāmata? Jā, man ir īstenībā divas grāmatas, kas man iedvesmojušas. Viena bija pavisam, kas bija jauna vēl, ka iznāca tikko Alķīmiķis, Paulo Coelho. Šī grāmata man tiešām liek saprast, ka dzīvē var sasniegt visu, ko tu vēlies, ja tu tiešām tam tici. Tad, kā Paulo Coelho saka, te visu pasauli sadodas rokā, lai tavas vēlmes piepildītos. Tā kā vajag tikai tam ticēt, un tas man deva arī varbūt motivāciju doties vienkārši uz Berlīnu un darīt to, ko es visvairāk gribēju darīt tur. Es nezinu, iespējams, ka tas bija šīs grāmatas rezultātā, jo, protams, ir daudz un dažādas sakarības un notikumi, kas pamudina cilvēku kaut ko darīt. Un otra grāmata bija motivējoša arī Madonas biogrāfija, kuras nopirku Londonā. Es atceros, biju aizbraukusi apciemot draudzenes Londonu, es nopirku tur Madonas biogrāfiju, un es viņu izlasīju, un es sapratu, ka viņa bija pilnīgi bezbēlīgs, traks cilvēks, kas vainagojas ar milzīgiem panākumiem. Protams, ar savu darba holismu un raksturu. Bez tā nekas nebūtu noticis. Un tas varbūt arī man pamudināja nebaidīties vienkārši un braukt uz pilnīgi jaunu vidi, kurš neko nezinu un nevienu nepazīstu. Tas tā kā bija tāds, laikam, tāds motivators mazliet. Vai esi lasījusi arī citus Paulo Coelho darbus, un vai tie arī tevi ir iedvesmojuši tā kā šis darbs? Jā, es biju lasījusi arī pārīt citus. Neatceros gan tad, kas tie bija par nosaukumiem, bet tie darbi man tā īpaši sirdī neiegulēs. Šo grāmatu atcerēšos vienmēr ar ļoti, ļoti pozitīvām atmiņām. Un tiešām, ja man kādam jaunam cilvēkam būtu jādod padoms, vai kaut ko darīt vai nedarīt, es viņam ieteiktu izlasīt šo grāmatu. Jā. Pārējās viņa grāmatas, es neesmu izlasījis visas, bet man liekas kādas divas citas, un tās bija tā,
tās man arī ātri aizmirstās. Man vispār ļoti ātri lietas, kas man nav tik svarīgas, bijusi aizmirstās. Ko tu ieteiktu citiem, kā izvēlēties, kādas grāmatas labāk lasīt un pēc kādiem kritērijiem atlasīt pareizāko literatūru? Man liekas tā, protams, atkarīgs no tā, ar ko cilvēks nodarbojās. Ja viņš grib rakstnieks būt, viņam jālasa visdažādākā literatūra, jo īpaši tā literatūra, kurā viņš grib rakstīt, tas žanrs. Citādi es ieteiktu varbūt jauniem cilvēkiem mazāk romānus lasīt, bet vairāk kaut kādu tiešām izglītojušu literatūru, jo īpaši mūsdienās, tāpēc, ka mums tā garīga attīstība kaut kā mazliet vairs nav tik aktuāla. Man liekas, mūsdienās mums ir aktuāls tusiņi un jauni draugi un dizenītes un tādas lietas. Un šovi visādi jauni koncerti un kaut kā man liekas jauni cilvēki piemirst, ka mēs kā esam arī šeit uz planētas Zemi, lai tā kā attīstītos arī, un tajā skaitā arī garīgi. Protams, katram tas nāk savā laikā, savā vietā, bet šī literatūra, man liekas, ir vērtīga jebkuram. Protams, ir cilvēkam tas neinteresē, tad labāk nelasīt, tāpēc, ka tas viņam citādi būs smieklīgi, un viņi neko tur priekš sevis tik un tā neatradīs. Un jā, vēl biogrāfijas, man liekas, ir vērts arī lasīt. Ievērojam cilvēku biogrāfijas, vienkārši, lai uzzinātu, kas tas īpašais viņiem tajā veiksmes formulā bija. Jo tas vienmēr, man liekas, visiem ir tā lielā mīkla. Ja mēs redzam kādu ļoti veiksmīgu cilvēku, tad mums liekas, kā viņš tur tika, noteikti pa blatu vai noteikti vēl, mēs vienmēr tā domājam. Bet varbūt ne tikai pa blatu un varbūt ne tikai tāpēc, ka viņš bija zem veiksmīgas zvaigznes dzimis, varbūt tās tiešām viņš saprata, kas jādara pareizajā situācijā. Tu pati arī raksti, varbūt pastāst par to? Jā, es rakstu. Es vairāk rakstu mūziku, es grāmatas nerakstu. Kaut gan es pieļauju iespēju, varbūt es kādreiz arī varētu uzrakstīt kādu grāmatu, bet tad vēlāk, ka man jau būs daudz vairāk gadu un daudz vairāk brīvu laika. Šobrīd es rakstu dziesmu teksts, jā, un mūziku. Un man ar to pagaidām pietiek, tas ir tāds savu veidu atklāsmes mirklis priekš manis un arī savu veidu meditācija laikam. Un iespējams, es pēc citreiz domāju, ka tas ir dziesmas, ko es rakstu priekš manis kā problēmas atrisinājums. Ja man dzīvē ir kāda problēma vai kāda sāpe, kas man tā kā nomāca, tad to dziesmu izlasot, uzrakstot man, es tā kā pati atnāku pie atbildes, kā tad būtu pareizi. Jautājums ir, vai es tā daru vai ne dzīvē realitātē, jo teorētiski zināt lietas un saprast ir viena lieta, un praktizēt to visu, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Tur ir vajadzīgs citi motivātori, un es nezinu, tas ir tāds sarežģītāks process un vairāk gribas spēks ir vajadzīgs, man liekas. Kur tu smelēs iedvesmu rakstīšanai? Pārsvarā no pašas pieredzes. Kā jau es teicu, citreiz ir kaut kādas tādas, varbūt, problēmas, vairāk psiholoģiskas problēmas, kuras es tā kā rakstot dziesmu atrisinu pati. Kaut kādas, varbūt, attiecību problēmas vai, kas redzu, ka citiem cilvēkiem varbūt ir kaut kādas attiecību problēmas vai viņi redz lietas savādāk nekā es. Es mēģinu uz to paskatīties, rakstot dziesmu un tajā pašā laikā analizējot laikam to visu situāciju, kāpēc tie cilvēki dara tā un kāpēc es domāju savādāk. Un es vispār biju dzirdējis, ka sievietes, viņas domā runājot. Man tā ļoti bieži ir, un man laikam ir, es domāju rakstot, vai arī tā kā runājot arī, jo ļoti bieži ir jautājumi, un tu sēdi un domā, kāds varētu tagad būt atrisinājums tam jautājumu. Tad atnāk kāds cilvēks pie tevis, un tu viņam sāc stāstīt to situāciju, un tu pat vienkārši atrod to atbildi šo jautājumu. Un man liekas, tas ir, es nezinu, vai tas varbūt arī vīriešiem tā, es kaut kur biju dzirdējis, ka sievietes domā runājot. Tā kā tu esi raidījumā Tintnīca, tev būs mazs pārsteigums. Uzraksti klausītājiem novēlējumu, izmantojot tinti.
Paldies! Uzdevums ir izpildīts, vai var arī nolasīt, ko tu esi uzrakstījusi? Jā, es varu parādīt un varu nolasīt. Es vēlu jums laimīgu un stipru ģimeni, jo ģimene ir jūsu spēks. Jā, un mans mākslinieckais ar tinti rakstītais autogrāfs. Liels paldies par sarunu! Pie mums šodien bija dziedātāja Diana Mūna. Tiekamies nākamā svētdien 11.